Māris Osis, 33 gadi. Patiesībā visu laiku ar sportu esmu nodarbojies. Arī vidusskolas laikos gājām, zikā, bija tā. Ja atceros vidusskolu, tad bija tā, ka bastojām matemātiku un gājām uz zāli kačāties. Kā tā aptuveni. Bet, nu jā, aizbraucu, sāku mācīties universitātē. Tad es tā kā vairāk basketbolu spēlēju, man patīkās spēlēt basketbolu. Aizbraucu maģistratūrā uz Zviedriju. Tur atkal spēlēju basketbolu bišķiņu kopā ar zviedru studentiem. Un sieva, topošā sieva, gāju uz zāli kačāties. Es teicu, nekāda zāle, aizmirstiet par zāli, kāda zāle. Un tad 2000, kaut kāds 10. gads, kaut kāds 4-5 gadi es šeit tieši nāku uz Juglas atlētiku. Viņi man pateica, davai, atnāc uz zāli, vienreiz atnāca ar mani vismaz uz zāli. Un tā es atnācu, viss, un tā es te esmu visu laiku. Vai es te inventārs jau esmu. Teiksim tā, no tā, ka man ir 2 meitas. Tas ir mans pirmais veiksmes stāsts. Ja? Es esmu 4 gadus. Es esmu te nācis trenējies visu laiku. Un tas pats labākais, kas man šobrīd ir bijis, es esmu piedalījies Latvijas nacos. Tas ir tā kā bodybuilderu un atlētu asociācija. Piedalījos Latvijā. Neko es tur daudz nevinnēju, nekas tur nesanāca. Nebija labā formā, tas bija pagājušā gadā. Un tad es aizbraucu uz Itāliju. Man pateica, ka braucu uz Itāliju, mēģinu sagatavoties. Un tad Itālijas vienā no asociācijām tika rīkots tāds kā Eiropas un Itālijas čempionāts, un tajā labākais rezultāts bija 3. vieta. Diezgan vērā ņemams. Un tagad es esmu aizrāvies ar spiešanu guļus. Es spiežu stieni guļus, un tur man šobrīd ir, mans labākais rezultāts 210 kg. Tajā brīdī, kad es biju apaļīgs, man likās, ka es esmu sportists. Tad man likās, ka es esmu šausmīgs sportists. Bet patiesībā tā nebija, acīm redzot. Tas ir tas gads, kad es sāku nākt uz zāli. Nākt, trenēties, nekautrēties, prasīt ne tikai varbūt tās, tas pirmais jau kā, visi lasa kaut ko YouTube, skatās, kā tur kas trenējās. Es domāju, jānāk, jātrenējās un jāprasa ir treneriem. Tas ir baigi svarīgi. Prasīt treneriem. Nevis, iesākt var pats, bet, lai labu rezultātu sasniegt, ir tomēr jāpakonsultējās ar treneri. Nevar tā. Un tad arī, uzskatu, ka te zālē, kas mēs esam, arī no tiem labākajiem arī ar mums var runāt, var mums prasīt arī. Nav jākautrējās. Un meitenes, kas nāk tikai skriet, nāciet arī paciona tantēs. Ja?